par Haraldam arī ir piedzimis dēls, ko viņš ļoti rūpējās. Un tie 11 gadi, ko viņš pavadīja kā otrais diriģents savas solā, viņi ir rezultējušies ar tādu ļoti labu laiku. Viņi ļoti attīstītu personību izveidojusi. Un Juķis tagad strādā domas skolā kā katedras vadītājs, vada fantastisku domas skolas mācību kori, arī jau starptautisku konkursu laureātu un, protams, slauno kori kamēru. Un Juķis pastāstīs par savu redzējumu, un tagad viņš arī beidz maģistrus pie Kaspara, tā kā mēs esam kaut kādā tādā simbiozē nonākuši. Juķis pastāstīs par savu skaņdarbu. Vakar liels gods un prieks būt šeit starp šiem brīnišķīgiem diriģentiem un vēlreiz daudz laimes skaistajā jubilejā. Andri Veismani tieši vakardien domāju un atcerējos, ka bija tāds īpašs brīdis, jo es Andri Veismani pirmo reizi dzīvē iepazinu, tas, manuprāt, bija 2002. vai 2003. gads, kad es piedalījos tādā operas izrādē Benjamins Britens Skrūves pagrieziens. Un es biju dublieris jau tolaik slavenajam un faktiski superzvaigznes statusu esošiem Daumantam Kalniņam un gada laikā nenospēlēju nevienu izrādi. Bet es atceros, ka tajā laikā mans lielākais piedzīvojums atrodoties operā bija katrs mēģinājums, kad starpbrīžos Andris Veismans mūs visus bērnus, kas piedalījās Vēstures darbinieku kafēnīcu. Un tad es pēc 12 gadiem attapos Andra Veismaņa diriģēšanas klasē, 2012. gadā, nevis pēc 12 gadiem, un arī man bija šī pirmā liktenīgā reize kā Kasparam, kad mēs devāmies uz kafēnīcu, un viņš izvilka krāsainos zīmuļus. Tā kā tas ir turpinājies, un es cenšos arī šo krāsaino zīmuļu kultūru nodot arī tālāk saviem audzēkņiem, bet mans lielākais paldies Andrim ir par lielo uzticību, ko viņš man 2013. gadā deva par iespēju strādāt šajā brīnišķīgajā kolektīvā, kas tiešām man ir bijis ļoti īpašs un nozīmīgs laiks. Un jāteic, ka Andris ir bijis fantastisks mākslinieckais vadītājs ļoti daudzās nozīmēs, bet īpaši tādā, kad viņš faktiski mēs gandrīz visas programmas, kas Ava Solam ir bijušas, vienmēr dalījām uz pusēm. Un nebija ne brīdi laiks un cerība šo 13 gadu laikā atpūsties kā diriģentam. Tā kā es esmu ļoti pateicīgs par to. Par manu dziesmu esmu izvēlējies Artūra Maskata dziesmu Zelta dziesma, ko Haralds Mednis ir veltījis, Artūrs Maskats ir veltījis maestro Haraldam Mednim. Man šķiet, ka Latvijas kormūzikas laukā nevienam citam nevarētu, un es ceru arī, ka nevarēs piedēvēt apzīmējumu maestro kā Andrim Veismanim, jo viņa lielā dzīves ziņa, neizsīkstošais talants un tiešām interesi savos studentos maksimāli iedot visu, ir vienkārši fantastiska. Daudz laimes jubilejā. Shall
Ceļa turpinātājs Matīs pastāstīs par savu dziesmu. Es diriģēšu Ērika Ešenvalda leģendu par iemūrēto sievu, un tas nekādā gadījumā nav novēlējums jubilejā, bet tas ir vairāk tāds, manā gadījumā tāds ļoti egoistiski izvēle, jo es izvēlējos šo skaņdarbu sakarā ar to, ka tad, kad es vēl mācījos vidusskolā, tad es vienu dienu gāju pa skolas gaiteni, un Jurģis man uzrunāja un teica, vai tu nevēlētos atnākt uz savas noklausīšanos, pēc tam neko nevar apsolīt. Un tā sākās mans ceļš šajā korī, jau 8. sezonu, ja es nemaldos, no vidusskolas laika. Un šis skaņdarbs un daudz citi bija tāds, man tāds ceļa sākums tādā ļoti padziļinātā mūzikas literatūrā pie profesora Andra Veismaņa, par ko es esmu ārkārtīgi pateicīgs. Tad, es gribēju vēl izstāstīt 4. kursā, tad es dziedāju Domkurs skolā. Dziedāju ar solā, un tad Andris Veismans pienāca pie manas starpbrīdī klāt un teica, pie kā tad domā mācīties akadēmijā tālāk. Un tad man nebija vairs īsti izvēles. Un pēc tam, kad es biju uzrakstījis iesniegumu, tad es saņēmu zvanu, un Andris teica, atbrauc pie manis uz Saukristiem, parunāsim. Un man tur notika jau tā zīmuļa lieta. Daudz laimēs. Paldies.
studentiem ir laba humora izjūta. Mana sieva Indra, kam es esmu pateicīgs par šo koncertu izveidošanu, arī stāv korī, un es netaisos viņu iemūrēt. Viena no pirmajām pie manis mācījās Marika Austruma, kas ir valsts kormeistare, dziedātāja. Strādā ar manis nodibināto Cēsu pils kori un ir pastāvīga fināliste Ziemassvētku skatē. Līdzīgi kā pāriem studentiem, es pēdējās Ziemassvētku skatē lielajos koru karos saskaitīju 12 savus studentus, kas ir aizgājuši saviem koriem līdz šim finālam. Marika man ļoti iepriecināja paņemt šajā koncertā vienu fantastisku darbu, kādēļ tika nosaukts kādreiz koris, ko mēs nodibinājuši šeit Mūzikas akadēmijā, saucās Sakrumu. Tas ir Olivija Mesjāns un Sakrumu un Vivijumu. Un pirms es ļaušu Marikai runāt, tikai pateikšu, ka viņa arī ir viena no tām brīnišķīgajām mātēm, kam 3 bērni, kas blakus visiem citiem darbiem spēja muzicēt un atnākt arī uz manu koncertu šeit padiriģēt ar savu. Jūs programmiņās visi varat izlasīt, ka mūsu šodienas gaviļnieks 1995. gadā ir absolvējis šajā mācību iestādē maģistratūru. Es tajā pasākumā piedalījos, jo visu to ziemu un pavasari tādā bibliotēkā pie Ref gaisa tilta mēs pacietīgi mācījāmies gaiši zaļu grāmatu, ko sauc Johans Sebastians Bachs Jāņa pasija. Izejot šo grāmatu, es uzskatu, ka man pienākas diploms Johana Sebastiana Bacha katedras diploms. Šīs katedras vadītājs bija Andris Veismans šajā brīdī. To, ko es Andri iemācījos tur, tajā ziemā un pavasarī, tas arī ir par pamatu tam, kā es baroka mūziku izprotu, saprotu un vispār man šķiet, ka sanāk. Nodziedāt. Izģētas, neesmu mēģinājis to, lai dara tie, kas arī var izdiriģēt to visu tā jauki. Un vēl, Andris, tev esmu ārkārtīgi pateicīgi, ka tu jau 1. kursā, starp citu, tad, kad tu biji lektors, nekādu krāsaino zīmuļu nebija. Jau 1. kursā, kaut kur pie Palodzes, pie 224, es saņēmu dāvanu Cēsu pils kori. Es biju 1. kursā. Es esmu ārkārtīgi pateicīga. Un tieši 30 gadus es šo dāvanu lietoju un turpināšu lietot. Un lai šodien skan dziesma no Sakrumu konvīvijum, kas tiešām man sasaistījās kopā ar kori Sakrumu, kur es ieraudzīju mūziku un Andri Veismanu tās priekšā. Es gribēju pieminēt, ka Marika ļoti stabili studēja. Krāsainā zīmes viņa neredzējas, vēl nebija līdz tam aizgājis. Bet kā viņa iestājās ar 10, tā viņa beidz ar 10. Nekad nav bijis mazāk.